Hello? Hello. Oh. Are you from Riga? I'm at Riga right now, yeah. I'm at Riga right now, In yeah. Riga. In Riga. Is it a good city or bad city? This city sucks now. This city sucks now. Oh. I liked Riga before. I liked Riga before. Before what? Before the human Before experiments human and the human experiments and trafficking the bullshit human what trafficking. happened. Oh yeah, and pedophile Kaspars and Stripians. Yeah, all those fucking retards. Self. I didn't hear you. Repeat yourself. Yeah, it's like it was much better before. Because it was What year? What was the year that you think it went bad? What was the year you think it went bad? the year went bad. For me it was maybe 2021. Why? Because that Guds ir ieradies. Čau. Sveiks, Stefa, tev Sveiki, sveiki, sveiki. Stefans, ja? Kas, ja? Jā, tas Stefans, ok. Man te Jā. maza intervija, man tad prasa, kurš gads bija vissliktākais Latvijā, Rīgā. Es saku, ka manā gadījumā 2021. gads. Sveiki. Bļā, mums ir te indiāns, nahuj. Jā, mums ir indiāns no Amerikas, no United States of Americas. Nā, nu, es domāju, ka sliktākais gads ir šīs gads, jo pārāk daudz indiāņu okupēja tā kā Latviju, to Rīgu. In 2000, Viņi reāli viss. Kas? in 2025? Yes. Jā. Ķipa viņi, bļā, es pasūtīju boltiņu, man ienāca kaut kāds sūds kastē, bļā. Es domāju, reāli pārēst. Viņi kaut kādu kiberu uzbrukumu man sāka taisīt reāli. Wow, what do you think of immigration? Fuck them niggas. Why? They are dirty, they are fucking illegal. No, but what if they're legal? Блядь, ko nahuj? Repeat it Would you again. rather wait. Here's a hard hitting question. Would you rather have Wait, let me turn on the lights to hear better. Okay. I turned on the light. What do you think about the tourism? Ko nahuj? About tourism? What I think about tourism? Yeah. I think tourism is great because they just explore the country Yeah. and Okay. fucking Israeli propaganda, we should kill Jews. And then they come visit our country, then they next day, in the same day, they go back to their country. They're just the tourists. Yes. Yeah, okay. Bļā, es kaut kādu nahuj Valberiju dzērienu nahuj šitajā lidliņā nopirku. Viņš garšo pēc tonika. Es gribēju izvemties, jo viņam Nutri skors ir E-burts. Tas ir ļoti slikti. Viņš garšo pēc dirses, bet man viņu jādzer, jo es gribu dzert. Man tā šķiet, man strīpiņš tur iešmeko Would you rather iekšā. have Indians or Russians in your country? Ko nahuj? Repeat? Would you rather have Indians or Russians in your country? Would I rather Minions or Russians in my country? Indians. In Russians. Why? Because Indians stink. They don't wash their bodies. But that's what. And, But Russians don't either. Russians do. No, they don't. I know they do because I have 3 Russian classmates. Well, they can't be Russian if they smell good. Bro, Indians are the worst. Why? Look at their country and look at Russia. I think Russia is 100% better than the But India. have you been to India? Never, and I'm never gonna be there. So Fuck how that can shit. you have you been to If Russia? I'm gonna fly over 100 kilometers over that shit, I'm gonna fucking die because of that smell. Are you They smell like shit. Have you ever been to Russia? I was in Belarus
You know what? Okay, but you've never been to India or Russia, so how can you say that one country is better than another? I think Google exists, nigga. And Yeah, but that doesn't mean anything because you have to actually be there to make that judgment. have you ever been to Russia or India? Yeah, both. Both? What the fuck are you doing for a living? TikTok ads. Fucking kill yourself. Fucking Matrix Escaper. Matrix Escaper. Yeah, but I would say from my experience, I liked India better. Fuck no. Like for real, what city is more beautiful and more like fucking yes, beautiful, just beautiful. More beautiful than like Russia? Yeah, what is more beautiful, Russia or India? India. Why? It's just better. Wait, where are you from, bro? The US. What was the last time you I were? don't think What so. was the last time you were in Latvia? Me? Yeah, Tuesday. Tuesday. Yeah. What good things you did in Latvia Tuesday? Bļā, viņš ieradīsies I, uz kaut ko bunkuru. I Viņam was the pizdā director of the manhunt against Pederas Kasparas. I was the Pederast. chief. Very nice. And how was the operation? I was I installed the oil pipeline in the middle of Vidzeme, Yeah. and also I taught all the Chinese in Sasis municipality English. Yeah. And Pedophiles Kasparas, he was flogged, but he escaped last minute. But it's okay because we'll catch him again. Okay. So you're more like from like FBI, CIA, or I SWAT? would say CIA. CIA. Okay. CIA. Yeah, that's what I thought. You're from CIA. CIA vai But nebija I kaut also kas ar have imigrantiem I was one saistīts. of the good ones. I also have CIA military signal, but it sucks because it's like it's fucking full with these like Latvian pederasts, pedophile Kaspars and General Strīpiņš, Petušara, Right. all those motherfuckers. So yeah, those fucking human trafficking human experiment micro businessmen нахуй, бля. We need to catch them and kill them. Right. In which part of the US? Boston. Boston. Boston Celtics, it's like Zingus Pingus. You know that guy's a pedophile, right? Kristaps Porzingis. Kristians. Pedofil Kaspar. Kristaps Porziņš ir pedofils. Varbūt No, viņš he šis is. strādā ar to No, Kristapu. he is. Like, dead ass, he is. Do you know a guy named Kinderhofer. fuck, what's his name be? Das ist der Kinderhauser. Nē, bļā, paga. Do you know Huh? Kristaps Lams? Who? No? No. He's the biggest pedophile of the Latvia. He will be Oh. in your comments and he's gonna type Cao and never Cao. respond to him. Only if you respond to him, respond with pizda tev Okay. or tev pizda. He's the biggest pedophile of the Latvian nation. Right. And additional information is needed for your Latvian confirmation to your information. Also, we need to check Viestur's books, Jānis books, and Mik's books. The book family. I think they're also from Vidzeme. The Vidzeme mafia. Bļā, buki vienkārši, bļā, crazy shit. Yeah. It's not like the mafia, it's more like degenerate family who are just No, it's like they moving like cartel. Nē, vienkārši tā kāda deģenerāta ģimene kaut kāda, kas, kuriem vienkārši iedod lielu naudu, viņi vienkārši staigā apkārt tā kā pilnīgs cūks, un viss, un tagad viņas vienkārši vaļī nost, un tad viņi vienkārši, bļaļ, tā kā pedofils Kaspars, bļaļ, mostās katru rītu, bļaļ, nojūdzies slims, nahuj, tāpatās arī Viesturs Buks,
Miks Duks un Jānis Buks. Buku ģimene. Ko domā pa Vasarauģu ģimeni? Tā, kurš bija Vasaraudzes? Nu, Vasarauds pie mums, tepat netālu no 8. bunkura. Jā, man ļoti daudz uzvārds vienkārši dzird pēc laikā Vasaraudzes. Tad vēl ir Vilhelmsona ģimene, kas ir bērni izvarotāji kaut kādi šitie arī Es saku, Kinderhaus. tas Valteriņš. Tas Valteriņš ir tas mazais kroplītis, kas ir tāds parazītiņš, kurš, tev ielīdīs celītī, tev, izārdīs tur, sistēmu, un kurš tev bija tad Valters? vajadzēs iet. Man Valters nav gadījumā jau TikTokā jau kādā video bijis? Jā. Viņš ir. Viņš tāds līs, man tā šķiet, viņš tajā bunkuru vidi kā bija pirmais, bet tas Miks, kas ir vairāk uzkačājies. Ok. Es sapratu. Tas Valters bija tas, kurš viņš tāds tā kā zombijs, tāds. Tas, kurš... Nezinu, varbūt. Es tev biju sūtījis bildi no viņa. Jā, to es redzēju. Jā, tas bija viņš. Nu, jāsne. Kāds nahuj sagars? Kas? Kāds nahuj sagars? Es tagad uzliku to, ka at everyone var spiest tikai es, bet tagad čoks ierakstīs at everyone, un viņš parādās to kā at everyone, ja? Ko, bļa? Nu, čatā. Skaidrāk. Es rakstu čatā at everyone. Nu, uzraksti. Tā, at everyone. Čau, Vašta. Čau. Everyone. Nāciet vērtēt. Kā man nerādās. Bet tas indietis ierakstīja? Tas rādās? Man viss skolu. It kā nē. Nu, man ir ķipa do not disturb ieslēgt. Ok. Indietis. Tie, reāli Kristapi, nahuj, tie, štrīpiņi zaibālas pamot reāli, nahuj. Mēģinās masturbācijas sezonu tik atklāt un reāli nevar nomasēt beku, izspiest to suliņu, kā saucās. Man arī nav baigās jēgas tagad drošīgi. Man militārais pieslēgums bišķi ir izmainīts. Man pirms tam bija tur vairāk kaut kāds, tur tas Kaspars tur bauroja, viņš tur fanoja ritīgi, tur, ka mēs tur ar šo te dārtu, dibanu aģentu šautriņu, šo čuraino bērnamniec vienlaicīgi. Nu, zinām, tas militārais pieslēgums. Viņi ir bunkurā, esmu uz sauszemes, un tas pieslēgums, tas valsts noslēpums ir vienkārši tāds bezpriģēls, ka vienkārši mēs, ko ar to valsts noslēpumu mēs darām, mēs vienkārši, viņi ir kazarmā, bunkurā, viņi ir saslēgti kopā ar mani ķermeni, esmu fucking uz sauszemes, un es staigāju tā kā tāds tas kājnieks, ne? Man darīt reāli nav ko, viņi ir manā pieslēgumā, es tā kā, ja reāli jūtu caur to militāro signālu pieslēgumu, viņas pupus, viņas vagīnu. Jā. Viņa atkal bunkurā jūt fucking, kad man ir stojaks, tad mēs vienkārši aizveram ciet acis, vai ne, un masturbējam viens uz otru. Daži piždā, bļa. Jā, bet tagad visādi kropļi, kaut kādi Kinderhauser, visādi kādi vācieši, kaut kādi, bļaļ, uizina vēl, kas tur, bļaļ, pieslēgušies, tur, bļaļ, pieslēgumā skatās, kā slimi putni, bļa, vēl tie Latvijas gansi, fašisti, bļa, pederasti, bļa. Nē, nu tas jau to dārti, tas jau nebija nekāda, tas vienkārši kaut kā jau ir jādzīvo, jā. Mums ir tas militārais pieslēgums, pielaid valsts noslēpumam, tā kā mums reāli to nevajag, un ko mēs darām, mēs vienkārši masturbējam uz to. Tieši patiesa informācija. Ko es gribēju pateikt? Jebā, tu zini to firmu Intex, kas veidot uzpušamos matračus, tur visu pumpjus? Jā. Jā, nu, karoči, es gribēju pateikt, ka tā ir propaganda. Zini, kāpēc? Nu? Ķipa, kad tu sāc ieslēgt tajā elektrībā, no kurienes tā elektrība nāk? Es nezinu, no kurienes nāk elektrība. Nu, no transformatoriem, no tur tālāk. No par vēļa. ko, valsts maksā par elektrību, man tā šķiet. Nu, mēs maksājam valstī par elektrību. Un kur valsts maksā par to ķipa nodokļus? Protams, ebrejiem. Jā.
Un, ķipa, tā ir tā propaganda. Bet man tas šķiet arī ir tāds fiksikons, ka, ja mēs pūtīsim ar to pūšamo indeksu, ja mēs viņu pūtīsim, tad tas gaiss, ko elpo arī ebreji, bļē, viņš arī ies cauri. Jā. Viņš tikai pievelk to gaisu. Mm. Un tā bija mana informācija. Tā jau ko? Es palaidu garām. Man tagad pieslēgumā kāds vecens pieslēgušās un bija sajūsmā par manu masturbēšanas ideju. Viņas vienkārši sāk fantazēt, ka viņas gribētu pēkšņi atteleportēties manā istabā un sūgāt man pimpi. Ko teici? Kas bija tu ebreju elektroenerģijas ražošanas, kas tur bija? Es palaidu garām punktu. Tu visu nedzirdēji, man no jauna stāstīt. Nu, es varu atkārtojumu noklausīties. Bet, Nu, karoči, tas piepūšamo madraču, tas pūsnis, indeks, viņš ir ebra propaganda. Jo, kad mēs viņu iespraužam tajās elektrībā, jā. tā kā mēs maksājam par to elektrību un tā valsts maksā nodokļus ebrejiem. Tā kā tas ir viens fiksakons, kāpēc tas ir ebreja propaganda. Nu, jā. Bet tā kā es arī domāju, ka viņš arī pievilina to gaisu iekšā, lai piepūst viņas madračus, tā kā to, ko ebreja elpo. Jā, ok. Un tu ir tā propaganda vienkārši. Nu, jā. Tas izklausās ticam, jā, es ticu. Tā varētu būt īstenībā. Es, protams, par matraču gaisu filtriem un elektrību es maz ko saprotu. Es neesmu speciālists šādos jautājumos, bet es varētu īstenībā noticēt, ka tas tā varētu arī būt. Nu jā. Jā. Tagad man strīpiņš arī vakarā bija iedevis ķipā kaut kādus čipiņus, ko uzēst. Viņi īstenībā garšīgi. Viņi saucās Fruity Stick by General Stripiņš Apple Candy Flavor. Jā. Viņiem arī, 15% fruit koncentrāts. Pizdu? Nu jā. Kad būs jauna Mēs filma? atčājām, viņš te šmeku pielika. Kad būs jauna režija? Ko saki? Kad būs jauna režija, Nē, man jau ir jau rītīgi daudz šitie te jau arī, ko man tā izsūta. Ar tur Grunģa, Zelda man ļoti daudz atsūtīja, tad vakar mēs podkāstus ierakstījām ar Deltanoru, Saņu, Rosļakovu un vēl tur. Bet tās filmiņas labās, jā. Bunkur Escape. Bet vēl jau tur... Es domāju, arī. Tas podkāstu formāts, bet kruts bija īstenībā. Tā intervija. Nu jā, tur mēs sēdējām, tu zini, kas notika, mēs izdomājām. Varētu kaut kādu slimnīcas varbūt epizodu, kur ķipā ir kaut kāds Kaspars uz nāves gultas. Pizdā čistā, mēs pie medmās iesim, nahuj skolā. Jā, to, ka ķipā atnāk kāda medmās iekšā, tur Kasparam špricē, nahuj, kādu eitanāzijas poti, ķipā nāves soda izpildu Kasparam, kaut kāds šitāds ideja. Ģenerāli. Jā. Ģenerāli Štrīpiņu arestē, un Štrīpiņš bļauj, ķipā, par ko mani, bļeļ? Par ko mani jūs arestēt? Ko es izdarīju, bļeļ? Es neko neesmu izdarījis, bļeļ. Par ko mani, bļeļ? Nu, tur, tas, kas ķipa tur bļautu, tas ir redbūs. Nu, tu redzēji, kā viņam vēnas un mute atplašās, kā viņš tur bļauj, tas vidī sūtīja. Nu jā, kaut kāds šitāds, jā. Karoči, es šodien neaizgāju skolā, man bija slikti. Es domāju, rīt nahuj garajā starpbrīdī mēs droši vien starpbrīdī. Nice. Oi, vienojas, signāls pārtraucās. Mēs, domāju, iesim pie Dācis Ķūsenes, pie Bob the Buildera un viņa 2 elektriķiem. Ok, man liekas, tev tagad es vienkārši ieminējos par tiem signāliem, tad gan jau, ka šitie fucking šizoīdes, viņas ritīgi, tos sinoptiķus esmu ritīgi uzkāris, un es vienkārši atgādināju par to, ka, pareizi, Stefanam taču arī var pieslēgties signālā, un viņi gan jau moška pieslēdzās. Bija aizmirsuši, Nu jā. Bet tas arī, tas pedofilam tam Kasparam, viņš zina, ar ko dirs lauka.
Ar kuru roku? Viņš neslauka dirzu vispār. Viņš vienkārši, man liekas, ka tur kaut kāds medmās nāk viņam slaucīt dirzu. Viņam ir, viņam bunkurā ir naktspodiņš, kurā viņš nokārtojās jau uz lielo tualetes gaitni. Viņam ir bailiet. Viņam ir paranoidālā šizofrēnija. Viņam liekas, ka viņu kāds nositīs, atšķaukās vai kaut ko tādu izdarīs. Un tad viņš kakā podiņā, un tad viņš uzspiež. Viņam ir kaut kāds, varbūt viņam ir zvaniņš kaut kāds, ka viņš sēž uz podiņš, tā kā sāk zvanīt to zvaniņu, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Un tad ienāk iekšā medmās, viņš tagad vienkārši tāds uz 4 pacels savu tīras gaisā. Un tā medmās atnāk ar tos papīru un vienkārši noslauka viņam dibani, jo viņš vienkārši nav tik advancēts intelektuāli, ka viņš pat nemāk savu dirzu pat noslaucīt. Tas mudaks Nu jā. Kristians Kristofers Vilhelmsona ģimenes pederasts, kreisais gailī. Tas Kaspars. Viņam, kad noslauka dirzu, viņam nenoslauka tā galīgi, tā kā, lai paliek ziemas ķirsīši. Zini, kas ir ziemas ķirsīši? Tie, kas ķipā, bļaļ, štajā te fucking dirsas matos kaut kādi tur bumbulīši. Jā. Viņš to paņem, viņš tur pa gabaliem izžauc, izrauj ārā tos Jā. satina bukletiņā un aiziet pie Daces ķūsenes, bļa. Un iedod uzdāvinu. Protams, ka tā Daca ķūsene viņu atšoja nahuj projām, bļa. Jā. Tad, bļa, kroplis banais nahuj, bļa, urots, ja bučīs nahuj, viņš reāli, bļa, neko nemāk. Viņš, bļa, atafarējās kroplis ir, bļa. Nu jā. Un tu teici, ka viņam tur naktspodiņš ir. Es domāju, ka man ir ideja, kāds viņam naktspodiņš varētu būt. Es viņam nozagu bijis. Vispār tāds viņam arī ir, jā. Viņam šitā viss Ziemassvētku tematika. Kinderhaus, Tieši tā. jā, bērnu nami. Mīlestības paradīzes, kurā viņš jau pats ir nācis no tādām mīlestības paradīzēm. Jā. Mīlētais sistēmas bērniņš, bērnamnieks internāta skolā Kaspars. Tagad jau lielais Kaspars. Dzīvo savā izolatorā, kuru bieži apmeklē onkuļi, dažādākie onkuļi ar dāvanām. Viņi nes dāvanas Kasparam. Un Kaspara istaba, bunkura izolators, vienmēr, kā parasti pēc nostāstiem stāsta pārējie, internāta skolas bērnamnieki, ka Kaspara istaba vienmēr, kad ienāc Kaspara istabā, Kaspara istaba ož pēc dirs caurumu. Nu jā, kad ož, tas ir jau saprotam, kā, bļa, viņam tur naktspodiņš stāv, nahuj. Jā. Viņš tur, bļa, dirž, viņam tur neviens, nahuj, bļa, neiztīra viņu, bļa, vispār smirdoņa, nahuj, reāli. Kārtīgākā. Čau! Čau, Saņa. Čau, Saņa. Tas ir triple T. Tas ir Saņa, tas ir mūsais Ventas rumbas informācija. Paldies. Pateicos Mārcis un Saņa ir Poņa. Poņa, ņuks un čujs. Poņa tumsa hūda, bļa. Nu, viņš izgāja ārā. Nu, es gribēju turpināt, ka viņam tā māja, bļa, tas nahuj tā istabiņa, viņam smirdēja tā naktspodiņa, nahuj. Jo viņam tur, bļa, reāli neviens netīra, nahuj tā medmās, viņam reāli zaība bala, bļa. Viņam, bļa, tādam kroplim, nahuj, tīrīt katru, bļa, stundu reāli to podiņu, nahuj. Nu, un, karoči, bļa, viņam taču arī, bļa, tajā karcerī iemeta, nahuj, tur uz nedēļu. Oi, bļa, ka tur smirdēja. Viņš reāli, bļa, tur peldbasēja no tās, bļa, tajām pļutkas, nahuj, no tajām, bļa, atpaliekam, ko viņš tur, bļa, izvēm, izdirsa, nahuj. Vienkārši sāka peldēties, bļa, kā viņam smakoņa tāda izgāja ārā, nahuj, daļ tās ventilācijas apistās. Tās pīzģets, nahuj, ir. Tās pirdelis, bļa, sadirsa, nahuj, nopļūtī, apvēma, bļa, tur visu reāli, vienkārši, bļa, daunis viņš ir. Tas ir, tas vienkārši piebāzuši kaut kāda mudaka kreisāko kroplu Kaspar, bļa, kaut kāda
pilnīgi šizika, bļa, paslēdz. Nu, bet tur jau tas dienas, tā armija ir pilna tādiem kropļiem. Tur tas viss Sigmārs, bļa, visi tie kropļi, bļa, tie gailīši, nahuj, bļa, vispār viņiem nekādas jēgas nav, bļa. Tas, bļa, kreisais kroplis Kaspars, ko viņš tur dara, vienkārši tiem imbecīliem, bļa, pimps sūkā, un tie imbecīli tieši tādi paši invalīdi tajā bunkurā vienkārši parazitē, un tas arī viss, kas notiek. Baļā, es atcerējos, ka man fizikā arī pārbaudas darbs. Oh, shit. Nā, nigga, what the fuck? Baļā, es jau biju satīrījos gultiņā, nahuj. Bet tagad jāņem soma ārā, bļaļ. Kāpēc Bļaļ. Kristis nerunā? Man liekas, Kristis kādreiz runāja mūsu sarunās, piedalījās arī. Kristis. Bļaļ, es domāju, ka viņam arī fizika arī. Varbūt. Bet kā tas strādājas? Fucking uzlikt to, kad es ejuši vēlreiz settingos. Man šitais interesē. LVMoxīs kord settingi. Tad ir roles. Add everyone. Un mention allows members. Man jau ir izslēgts, bet kādā veidā viņi var vienkārši viņi mentiono tikai adminu. Pazies, kā tev čatā izskatās. Salīdzini, kā izskatās, vai ir iekrāsots tas, kad es rakstu at everyone, vai arī, kad raksta kāds Ķipa, kad Rose rāda, tad man ķipa viņš nav oranžs iekrāsots. jā, Bet, kad tu un tas ebrejs, bļā, raksta, tad viņš ir ķipa oranžīgs. Nu, tas, bļā. jā, ok, members. Ieminēts. Bet, kad Rozam nav vēl loma iedota, tad varbūt tur ir pie tām lomām jāpie manage. Tā, bļā, kas man vispār pa tēmu fizikā? Kur tev klasa ir? 9. bļā. Nice. Tu jau izklausies jau gudrāks nekā bija liela daļa no 30 gadniekiem, ko es pazīstu. Tā skaitā visus tos šizoīdus, ģenerējuši strīpiņus, visi aģentus, kurus es zinu no visādām speciāla uzdevuma vienībām, omegām, drošības dienestiem un tā tālāk. Tie ir vispār invalīdi, kaut kādi deģenerāti. Bļā, tu var saprast, bet tā kā man saprast gatavoties ieskaitai kuru un kā rodas elektrība. Ģenerāli strīpiņu dīrsām, vai tā arī uzrakstīšu uz lapas. Nu, tā var rakstīt, jā. Ja nezinu, atbildi var kaut ko izdomāt. Es tā vienmēr darīju. Bet es parasti mēģināju kaut kā uzminēt. Es tā kā... Bet tā kā man ir kaut kāds aizdoms. Es centos tā kā... Tā kā man ir kaut kāds. Es centos nevis tā kā ķipa uzrakstīt kaut ko, kas ir ķipa pilnīgi nepareizi un tā. Es centos, es centos izdomāt vienkārši kaut kādu savu versiju, kā varētu būt ražot elektrību. Nē, nu, ķipa, es esmu tur pierakstījis kaut ko par tur Roma likumu, mēs tur baigi nihuja neesam reiķinājuši. Paņem, bet pierakstīja kaut ko uz lapiņas, ķip to svarīgāko, un viņi pie Ērika skapītī palika. Es savējo skapīt arī, bļaļ, nahuj aizslēdzu, pazaudēju atslēgu, pēc tam, bļaļ, es viņu izlauzu ārā, lai jāko dabūtu, nahuj. Jā. Un, bļaļ, ieliku, bļaļ, pie Ērika skapītī tur, Ērika Izoto, nahuj, tur skapītī to papīrīti, ja viņš suku rīt skolu neatnāks, es viņu, bļaļ. Es zinu, kur viņš. Man liekas, tieši Ēriks Izotovs ir izgudrojis elektrību. Man tā izklausās. Ka Ēriks Izotovs varētu būt uzvārds, kurš varētu būt kaut kādā veidā saistīts ar elektrības ražošanas bezlimitu. Bezlimitas tēmē. Man tā šķiet, tas bija Hitlers, bļaļ. Hitlers. Bļaļ, tas Wildberry toniks, suka, pēc tādas dirsgarš. Bļaļ, suka. Fuj, bļaļ. Jā, gribās pēc cīgām arī. Kad būs jāiet cigaretes jau no pār. Cīga maņemē. Cīgucas. Fuj, bļaļ.
Tā kā reāli, nahuj, dīrsa vienkārši. Pļūtka un dīrsa, nahuj, visu kopā. Jā. Moš man iespraust pirkstus rozetē, kā strādā elektrība. Ew, tišta, te, bļā, rakstīts 12 volti ir 2 ampēri. Uz adaptera. Es kaut ko dod? 20 ampēri. Es 2 ampēri. Man ar elektrību tā, ka vienkārši es neremontēju elektrības nekādas. Es esmu es santehniķis, esmu vairāk tāds tā kā santehniķis. Plambers. Plambers, bļaļ, tas plambers, nahuj. Jā. Oi, bļaļ. Kaut kur iztek ārā kaut kāds, tipa proštur, bļaļ, tur, ak, Dievs, tur fucking, bļaļ, ir šitā te izlietni aizsierējis, ne, čāls atskruvē vaļā trūbu, bļaļ, tur, bļaļ, iznāk ārā kaut kāds, bļaļ, nezinu, 10 metrīgs kušķis ar matiem, bļaļ, es viņu izvelku nahuj ārā, ne. Vecens tāds skatās, ak, Dievs, es nekad dzīvē nespētu tam pieskarties. Izvelk vienkārši ārā, nahuj, kaut kādu šmekainu, nahuj, kaut kādu hujātu huiņu. Tas priekš manis vairāk rūdos. Elektrība, man, tas elektrības savādāk. Es tajās vairāk esmu kā plambers darbojos, jā. Tas ir labi, tas ir labi. Bļaļ. Iedomājies, mums skolā ir tā skolotāja, kuriem gan mācījusi manu tēti, manu brāli un mani, bļaļ. Fizikas učeni. Jā. Kā? Paga, ko? Nu, bļaļ, fizikas učeni mācīja gan tēti manējo, Ā. gan, bļaļ, brāli manējo, gan mani, nahuj. Un arī māsu manējo. Ok, labi. Tas izklausās reāli. Tas, ko es iedomāju, Viņi reāli, tas arī. viņi izskatās pēc reāli, bļaļ, pēc tās, nahuj, kā viņu tiesnese petenu, bļaļ. Jā. Viņi reāli, for real, tā viens un viens, nahuj, izskatās tajā, bļaļ. Tas ir kaut kāds putna gēns tāds. Tu vari palikt, nu, tā kā Latvijā tas ir. Ka vienkārši man arī pieslēgumā, ķipa, viņi tur saka, mēs esam no paša augstākā līmenī. Es saku, bļaļ, kāds nahuj augstākais līmenis, ja jūs visi esat izskaties pēc kādiem tur kraukļiem, kuriem ir kaut kādi šitie deguni, bļaļ, līķi uz iekšu, kaut kādi slimi putni, bļaļ. Kāds nahuj augstākais, bļaļ, esmu bļaļ augstāks nekā jūs fucking šizoīdi, bļaļ. Kad mikrocepāla lanskar, nahuj, tas ir piģets kaut kāds. Iebanāti nekam nederīgie kropļi, bļaļ, invalīdi, internāta skolas. Šizoīdi. Hello, Kristālē. Kristāl. Viņš ieslēdz kameru, izslēdz kameru. Hi, Kristāl. What's up, broļi? What's up, Latvija? What's up, braļukas? Tas ir lietuvietis? Jā, tas ir mūsu lietuviešu kolēģi. Yes. Tas ir Taip. LT Moga veidotāji. Pagai, es zinu, kā lietuvietis, ka runāt. Man vajagas vienas burgeras un 2 friškas. Friškas nori. Friškas laba. Tai čia būtų gal 6-7 eurai. 6-10 eurų. 6-7 friškas. Ko nā? Tev nauda, laikam, protams, 6-7. Tu saproti arī lietuvietis, what the fuck, man? Ko, Kristālē man? What's up? vienkārši ir LT Moga Productions. Jā. Nu jā, nē, iepazinies vēl ar tādu. Jā. I saw a new enemy on TikTok, General Strips, and what his name is. General Strips and this his Žurka. The student lover. He go. He's attacking students. He told the student that the mission is to go to the hotel because yes, and they need to listen because like the other side of the wall there is like terrorist
and they need to like listen what he talks on phone calls and stuff like that. And then he Yeah. goes with the student to romantic suite, romantic apartments. He tells the Oh, student kurva. that this is like mission. We need to just sit in like hotel room and listen what this terrorist says, and then they start drinking, and then he fucks his own student because there is no Oh terrorist. my god. Yes, Oh my god. he only just wanted to He's fuck. pedophile and terrorist. We need to kill this motherfucker. Yeah, he just wanted to fuck the student, and that's all. Just like Oh my god. yesterday, Dr. Petushara raped fucking woman with the military signal in the head. She also was told you must go to the very important mission, but the mission was the fat pensionar Dr. Petushara Kinderhauser, блядь, ебанат урод ебаный, блядь, raped that sick woman. And that's what happens in Latvian system. So we just show him the big finger, fuck you, and kill the old Petushara fucking faggot degenerate. I think I know where they might be at. I know what island they might be in. They might be hiding in Epstein's Island. Epstein or Yeah, Salah. we are on it. Yeah. It's Also, somewhere in the Gulf of Latvia. also like Epstein or Shala. also like British intelligence MI6, also also Germany's secret services, the Gigan from France, United States of America's Pentagon is involved to get rid of these Latvian Epstein Islands, Petushara, schizophrenics. Oh, Yeah, get rid of them. I think pedophile Kaspers was not killed. I think it was a decoy, fake. Pedophile Kaspers. Yeah, Yeah, maybe it was decoy. Like they tried to kill Jeffrey Epstein, but they say he killed himself. But it's fake. Fake news. He maybe in Tel Aviv. and the sick bird from Latvian guns and fascist. This I already mentioned before. This Krauklis with the nose inside shows the finger, and Kaspars comes and puts his butthole asshole on the finger. That's secret information actually. The most secret. Oh my god. Yeah. Top secret from that was the most important detail of them all. Oh my god. Is Mhm. is one of them in the real estate business? Because maybe I know them because they go to Epstein or Salah. Salam alaikum. Man, I think General Strips is was blowing. What is the other guy's name? Not Kaspers, but the third guy. The third guy, Uh, Petushara. what his name? Yeah, Petushara Mhm. was blowing Petushara, and Kaspers filmed it on Epstein or Salah. Yeah, Petushara is very sick in the head. He's like also this previously I mentioned that this woman Bless you, who Sugata. showed her finger. Yeah, Okay. she sucks dick to Petushara. She sucks dick to Oh my Petushara god. because Oh Petushara is my like god. her idol, like Jesus Christ or something. Petushara, Yeah. Jesus Christ. No, this is very fake news. Yeah. She's just a fucking bitch, the slut. Would just like to lick fucking old pensioners' balls. Oh. And that's all. Oh my god. So you can just go to the bar and then you go Yeah. out with full balls. That's what Riga pašvaldības policija said to the tourists in one video. Okay. We need to find That's a fact. Epstein or Salah because maybe they're hiding there. No. Somewhere in Gulf of Latvia, by the way. Epsteina salas strīpiņas pedofilas pīstas savas meitas. Visi imbecilas, kropļas, fizikas. Oh. Interesting.
Alright, I have to go. Okay. I go find Epstein of Salah. I Hey, go hey, find Epstein of Salah. Crystal. When will be Yes, yes. when will be the new episode of Lithuanian LT Mog? I don't know, man. I don't know. Not yet. We don't have any good information or good intel to post to Okay. share with the public. When you have the good information, then contact me and send me the video because I really like every fan base really enjoys Lithuania. Okay. Yeah. So yeah. So Alright. yeah. So see you soon, man. Yeah. See you soon, yeah. Yeah. Bye. Bye. Да. Labi. Tā. Jā. Man plāns tagad uz veikalu nopirkt cigaretes. Tāda man ir ideja. Es gan tagad skatos datorus. Okay. Es redzu, ko es zinu. Tad iziet Nu. ārā, nopirkt cīgas. Un, ja tev ir interesi, tad tas ir vēl part 2. bet jā, es tad vienkārši aizčāpošu uz veikalu. Un atstāšu telefonu mājās lādēties. Nu, vari tur, ķipā, aiziet, es kamēr pamācīšos, tad ietago man, es ienākšu atpakaļ. Davai. Davai. Paldies pagaidām par sarunu. Un tad jau tiekās vēlāk. Davai. Tā, čau.